Vai dzirdi, kāda sīcoņa parādījusies? Es tagad atslēdzu arī Wi-Fi un šo programmu ieslēdzu, lai parādītu, kas notiek. Un šajā rītā bija arī uzbrukums man kārtējais tādā veidā, kas ir pazīstams no iepriekšējiem gadiem. Viņi rāda neiroloģiskus traucējumus un ietekmē līdzsvara sajūtu, jo man bija spēcīgs reibonis. Un es saucu uz Dievu un tiku pasargāts no šī, un tagad jau ir nākamais līmenis, kā morālie kropļi uzbruk. Pēc tam, kad es vakardien pateicu, ka Nirnberga 2 vai 3 viņa būs, tikai tajā apsūdzētie būs un amerikāņi, un latvieši, un vācieši, un angļi, un franči, un tā joprojām, bet kas zīmīgi, ka tie, kas apsūdzēs, ir nemazāki slepkavas, jo tur ir tās varas, kas upurē, viena upurē Krievus, otru upurē Ukraiņus, un latvieši un tam līdzīgie cilvēki gaudo slavu Ukraiņu. Kāda slava Ukraiņu, kad cilvēki tiek upurēti un slepkavoti, tiek postītas ģimenes? Kā var šo nesaprast? Ārprāts. Tā ir apsēstība. Skumji, bet tādā pasaulē dzīvojam. Šis ir turpinājums vienam un tam pašam notikumam, par kuru liecināju jau iepriekš, ka viņi laiž virsū dažādas frekvences, ar kurām cenšas kaitēt, postīt cilvēku veselību. Un šajā gadījumā tas ir personalizēti pret mani, un es to apzinos, taču viņi nesaprot to, ka viņiem ar visām viņu tehnoloģijām ne tuvu nepieder visa vara. Viņi cenšas cilvēkus iebiedēt, jo pēc tam, kad kādus ir skāruši uzbrukumi, viņi cenšas, izmantojot cilvēku psiholoģiju un atmiņu, nobiedēt un radīt nolemtības sajūtu, lai cilvēki salūstu, sabruktu, lai neticētu, ka varētu izkulties no šī stāvokļa. Tā arī man šodien viņi piespēlēja šo pieredzi, un es esmu, kur esmu, un redzu, ka viņi turpina kaitēt. Šis noziegums ir fiksēts. Šī nav audio skaņa, ieliekot austiņas ligzdiņā, tas skanējums un šī frekvence, šis skaņas uzbrukums nemainās no tā. Šis ir citādi izprovocēts un skaidrs, ka šī sīcošā skaņa viņā pavisam noteikti neko labu nedod.